Labdien! Pie mums studijā ir ieradušies pārstāvji no Latvijas ārstu biedrības, Ilze Aizsilniece, Pēters Apinis. Par Ilzi varu teikt ļoti aktīva, lielās taukas aizsācēja, viena no idejas autoriem. Pēters Apinis arī ļoti aktīvs, karstasinīgs, lielās taukas piekritējs, atzinējs. Mūsu viesi mums pastāstīs mazliet par veselību un tās saistību ar apkārtējo vidi un piesārņojumu. Cilvēks jau pirms 2500 gadiem Hipokrates teica, ka cilvēks ir tas, ko viņš ēd, ko viņš domā, kāda ir viņa higiēna un kāds ir tas ūdens, ko viņš dzer, kad faktiski no tā viss ir atkarīga cilvēka veselība. Diemžēl mēs mūsdienās lietojot sadzīvē ļoti daudz ķīmiju, pat vienkāršās lietās, ziepēs, veļas mazgājumos līdzekļos, veļas skalojumos līdzekļos. Mēs nepadomājam par to, ko mēs izdarām sev un ko mēs noturam apkārtējai vidē. Jāsaka, godīgi varētu it kā neuztraukties. Ko tad, tā ķīmija ir un ir, bet ir jāuztraucās, jo ir tādi dati, kā piemēram pagājušā 10 gadē saslimstība ar audzējumu Latvijā ir pieaugusi gandrīz par 20%. Tas nav tikai tāpēc, ka labāk diagnosticē, bet tas ir tie reālie fakti, ka cilvēki tiešām vairāk slimo. Un tas bēdīgākais ir stāsts, kad vairāk slimo maz bērni. Bērni vecumā līdz 15 gadiem, un viņiem ir šīs te asins saslimšanas, asinsradzes saslimšanas un arī galvas smadziņu audzēji. Tā kā šī tendence nav tikai Latvijā, bet ir kopumā arī pasaulē. Un, ja mēs runājam par tieši bērnu saslimstību ar audzējiem, tad par Latviju tik precīzi dati nav, bet Lielbritānijā arī, organizācijas, kas nodarbojas ar vidas jautājumiem, ir publicējuši dati, ka pieaugums ir par 40% no 60. gadiem līdz šim gadsimtam. Būtībā tas ir ļoti liels, gandrīz divkāršojies tas skaits, tas daudzums bērniem par slimo ar audzējiem. Tāpēc mums ir jāatbild uz jautājumu, kas tad ir šie faktori, kas rada šīs saslimšanas. Un, ja mēs paskatāmies un paanalizējam tās vielas, ko mēs lietojam ikdienā, ļoti daudz no viņām ir ar audzēju radošu kancerogēnu iedarbību. Tāpēc mums ir ļoti jādomā, ko mēs lietojam mūsu pārtikā, ko mēs darām ar mūsu savu dzeramo ūdeni, vai mēs dedzinām vai nededzinām savus atkritumus un ko mēs ar to izdarām sev un saviem bērniem un mazbērniem, ne tikai kaimiņam. Un ko mēs izdarām kaut vai mazgājot veļu ar veļas mazgājumu līdzekli un veļas skalotāju. Mazliet paplašināsim šo te kaut vai veļas mazgāšanas tēmu. Kas ir tas, no kā mums vajadzētu izvairīties un ko varbūt vairāk ieviest ikdienas darbos? Mums vajadzētu mazāk lietot visu antiseptisko, tādu, kas ir pret mikrobiem. Jo visas šīs te vielas, kuras mēs arī antiseptiskās ziepes, kuras, paldies Dievam, tad cilvēki mazāk lieto, vai mikrobi, gan toaletē, gan vānas mazgāšanai. Visas šīs ķimikālijas, viņas pirmkārt ir kairinošas, tad, kad mēs to izmantojam, viņas ir kairinošas mūsu elpošanas ceļiem un arī mūsu bērnu elpošanas ceļiem, veicina dažādu alerģisko slimības attīstīšanos. Tā ir viena no lielajām problēmām, bet tā trakākā lieta, ka tas viss nonāk ūdenī. Lai arī caur tās iekārtas, kas attīra ūdeņus, viņas jau attīra bioloģiskos atkritumus, būsim godīgi, visu to, kas ir šīs ķīmiskās vielas, viņas nonāk mūsu Baltijas jūrā. Un pēc tam nonāk zivīs, un pēc tam mēs to visu ēdam vai peldam tādā ķimikāliju basēnā. Bet tomēr reklāmā taču saka, ka tās ziepes ir tik labas un šie tīrīšanas līdzekļi tik labi. Principā visi argumenti ir par to, ka ir jālieto šie līdzekļi, jo viss tiek dezinficēts, viss ir tīrs un dzīvosim veseli un skaisti, bet kā izrādās, pārlieku liela tīrība reizēm arī ir kaitīga, jo pirmkārt iznīcinot šos mikrobus, kas mums ir vidē, tas pats, kas ir antibiotikām, paliek mikrobi, kas ir daudz rezistentāk un briesmīgāk patiesībā. Un veidojās arī, mēs izjaucam to normālo mikrobu vidi, kas ar mums dzīvo. Būtībā nemaz nav slikti, kas varbūt mums palīdz vairāk, nekā mēs varam iedomāties. Bet viens ir jautājums, vai mums ir vajadzīgi tik spēcīgs ķīmisks vielas, vai mēs varam izmantot vienkārši dzeramo sodu, ābolu etiķi un citronu, lai mazgātu. Ļoti daudz, kā pasaulē, reiz tieši šīs vielas tiek popularizētas ļoti senās, vienkāršās un ļoti lētās vielas, kuras mums
vecmāmiņas un vecmāmiņas jau ir izmantojušas, lai uzkoptu māju un viņu padarītu tīrāku. Jo, teiksim, tas pats veļas, teiksim, skalotājs, kurā var būt iekšā 10 vielas, dažādas ķīmiskas vielas, kurām ir gan kairinoši iedarbības cilvēku elpceļiem, ne tikai arī uz citām grotādām, piemēram, kuņģu zarnu traktu. Viņas ir ļoti nelāgas tieši maziem bērniņiem skalot ar šiem veļas skalojumiem līdzekļiem, bet bez visi tā tur ir pievienot ftalāti. Un ftalāti ir viena no vielām, kurām ir kancerogēna iedarbība arī uz cilvēku organismu. Līdz ar to, vai ir vērts tur izskalot un drēbi tā, ka viņi nav jākludina, bet pēc tam mēs varbūt slimām ar kaut ko pavisam nopietni. Jā, jo, ja tā pāanalizē šīs pēdējo gadu situācijas, cik bieži ir saslimstība ar audzējiem un pavērtējam to situāciju dažus 100 gadu atpakaļ, kad šo ķimikāliju tik daudz nelietoja, ir jūtama zinām atšķirība par cilvēku veselības stāvokli, kāds bija toreiz un kāds ir šobrīd. Jā, tas pat nav turpat nav gadsimts robežās, turpat 10 gadus robežās, jo tā, tas pieaugums ir ļoti liels. Tas ir tomēr zināmā mērā, protams, kad ir notiek pētījumi, mēs nevaram vienkārši to attiecināt uz šīm ķimikāliem, bet tās ir gan ķimikālijas, kas ir mūsu pārtikas produktos, tie ir, protams, pesticīdi un visi citi brīnumi, un, protams, šīs sadzīves ķīmija. Ko mēs varam darīt attiecībā uz pārtiku, lai izvairītos no ķimikālijām pārtikā? Droši vien, ka tie cilvēki, kas iet uz veikalu un pērk, viņi diezko nevar daudz izvairīties. Mēs vienīgi varam, teiksim, censties darīt to, ko arī iesaka Amerikā un iesaka citās valstīs, kad atrast tos cilvēkus mūsu apkaimē, kas šo pārtiku, teiksim, pārtikas produktus audzē dārzeņus vai viņiem ir fermas, kuri tomēr diezgan godprātīgi izturās pret šiem audzēšanas procesu un varbūt nepievienot tik daudz ķimikālijas un pesticīdus. Censties tomēr atbalstīt vietējos ražotājus ar ceri un tomēr uzticēties viņiem un arī jācer, ka arī mūsu ražotāji tomēr padomā par mums un par to, kā mēs dzīvosim. Un kā šajā situācijā cīnīties atkal ar faktoru, ka lielveikali piedāvā ik pa laikam tādas atlaides un tādas atlaides tādai produkcijai, bet tomēr vietējiem ražotājiem šīs produkcijas izmaksas paliks attiecīgi no tā, cik viņš ir ieguldījis šajā procesā. Kā mēs varētu tomēr argumentēt, ka labāk izvēlēties vietējā ražotāja produkciju un nevis varbūt to, kas ir ar atlaidēm, bet pastāv risks, ka pārtika ir diezgan pilnā ar dažādām ķimikālijām? Te mums arī ir jāsaprot tie ekonomiskie apstākļi un cilvēku ienākumu iespējas, jo es nedomāju, ka cilvēki, kuriem nav jādomā par katru centu vai eiro, ka viņi ļoti domā par atlaidēm. Par atlaidēm domā cilvēki, kuriem ir jāekonomē. Un, diemžēl, pašreizējā mūsu sabiedrībā cilvēkiem ir jāekonomē tā naudiņa. Tas patiesībā ir attiecināms ne tikai uz Latviju, tas ir attiecināms uz visu pasauli. Ja? Jo, kā mēs zinām, ekoloģiski tie ir pārtika, var atļauties tie cilvēki, kuriem ir lielāka ienākuma vai kuri paši audzē to pārtiku. Un tā ir ne tikai Latvijas problēma, tā ir diezgan globāla problēma. Cik liela loma šajā visā ir izglītojošajam faktoram? Ja tiek organizētas izglītojošas lekcijas skolās vai kādos kultūras centros par šo tēmu, vai varētu būt zināms rezultāts, ka cilvēki aizdomājas par šo problēmu? Es domāju, ka lekcijas noteikti, bet vai jauniem skolās arī tas var notikt, bet vai tas ir galvenais veids, kā mēs sazinamies. Mūsdienās jau vairāk tomēr īpaši jaunie cilvēki izmanto citus, teiksim, informācijas kanālus, sociālos tīklus, piemēram. Un visu pārējo ir jautājums, kādā veidā mēs popularizējam šo te ideju, ka varbūt nevajag nopirkt 10 kg kartupeļu ar atlaidēm, pēc tam 5 no viņiem izmest ārā, bet varbūt nopirkt par nedaudz lielāku cenu 5 kg kartupeļu, kur ir mazāk piesārņoti ar visām šīm ķimikālijām, bet viņas apēst, nevis izmest ārā. Tā ir vēl viena problēma, kas ir ar atlaidēm. Mēs nopērkam daudz, un tad mēs to neizmantojam. Cik ļoti gaisa piesārņojums ietekmē cilvēka veselību? Jo gaisa piesārņojums ir tas, ko mēs katrs pats nevisai varam kontrolēt, ceļš dzīvot lielpilsētā. Gaisa piesārņojums ir viens no lielākajiem faktoriem, kas, teiksim, izraisa par kancerogenitāti. Nav tik daudz pētījumu, bet tieši par alerģiskām saslimšanām. Protams, ka lielākais piesārņojums jau ir no mašīnām.
ogļuskābās gāzes. Un tas jau ne tikai piesārņojums ir cilvēkam, tas jau ir tāds ļoti nopietns piesārņojums, kas, vai Pēters nepiekrīt šim jautājumam. Lielākie piesārņoti pasaulē mums ir zinām, tās ir kaut kādas 5 kompānijas, Sherlots, ExxonMobil, Shells, British Petroleum, Canacol. Mēs tas visi zinām, tie 5 lielākie piesārņotāji ir saistīti ar enerģētiku, gāzes, naftas ieguvu. Līdz ar to, izplūdes gāzes ir daudz lielāks un nozīmīgāks spēlētājs bieži vien. Bet tas ir katrā ziņā, tas pasaulē ir diezgan droši zināms, kurš vairāk, kurš mazāk, mēs visi kopā nepiesārņojam 10 daļu no tā, ko Shells piesārņo, Ledus okeānu. Iegūstot naftu, tā kā. Bet to es mazliet vēlāk. Var jau arī tā apgalvot, ka cilvēks piedzimstot jau kļūst par piesārņotāju ar savu pirmo pamperi. Jā, tā kā tomēr vairāk vai mazāk mēs visi piesārņojam. Kā šo faktoru mēs varētu argumentēt, ka, varbūt, piemēram, es gribu būt zaļi domājoši un domāt par savu veselību, par uzturu, par ķimikālijām apkārt, bet galu galā es tomēr esmu piesārņotājs. Ne, jūs to zaļo, ar to pamperu jūs neko nepiesārņojat, tas ļoti viegli pārstrādājums, vēl labāk viņš otrais izmantojam, bet tam nebūtu nozīmes. Piesārņo globāli ķīmija, plasmas un viss tas, ko jūs uzskaitīt, tā ir absolūts sadzīves ķīmija. Bet tas ir pilnīgi nesaistīti. Tas, ko jūs dariet dabīgi, tas nepiesārņo dabu. Tieši pretēji, viņš dod dabai iespēju turpināt eksistēt. Tas, kas nonāk rekultivācijā, vai tas, kas nonāk sadalītā miskastē, vai tas nenozīmē, ka tam ir kaut kādas sliktas lietas. Tas nav, protams, ka mums jādomā par to, cik daudz cilvēku dzīvo šīs planētas, un mums ir jādomā par to, kur mēs novietojam šos savus atkritumus. Jo viens ir, un kā mēs, cik daudz mēs izmantojam visādas iepakojumus un visu pārējo. Bet tas trakākais Latvijā, par ko man varbūt gribētos arī nedaudz šodien pateikt, ir tā dedzināšana. Jo mēs nepadomājam, kaut kā liekas, kas tur, kur nesadedzināt vecu krēslu. Bet tajā vecajā krēslā tas jau nav tikai koks, ko mēs sadedzinām. Tur ir ļoti daudz ķimikāliju klāt. Tur ir vienkārt nosakt virsmu ar ķimikālijām, kuras es nesaukšu tos sarežģītos nosaukumus, bet tur ir 2 galvenās. Viena ir tā, lai tas koks nedegtu tik labi. Liesmas slāpētāji. Jā, tur ir liesmas slāpētāji, ļoti nopietni. Ķimikālijas ir kancerogēna iedarbība arī, ja viņš nonāk dabā. Un otrs ir, lai neveidotos traipi uz mēbelēm. Īpaši uz galdiem un arī uz krēsliem. Tātad ir 2 ķimikālijas, viņi ir apstrādāti, tā nav vienkārši laka vai kaut kas, bet lai nedegtu un lai neveidotos traipi. Lai tā krāsa vai tas koka tons būtu visu vienāds un ūdens viņu neietekmē. Līdz ar to sadedzinot, tas nonāk dabā. Un bez šiem te noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem, kas ir, piemēram, dioksīniem, kas veidojās tad, kad mēs pat dedzinām lapas, ir vēl šīs ķimikālijas klāt, kuras, ja mēs sadedzinām dārzā vai piemājas, kur ir augļu koki, vai tur pat netālu, kur ir kaut kādas mūsu dobas, kurās mēs stādīsim burkānus vai dildes vai vēl kaut ko, tas jau viss nonāk gruntī un ūdeņos. Un patiesībā savu pārtikas ķēdi nonāk atpakaļ mūsu pārtikā. Bet sanāk šādi, paņemsim, piemēram, notiek lielā talka, ir salasījusies cilvēku grupiņa, sakopja teritoriju, un tur ir kādi veci šķūnīši vai pamesti dārziņi, un, piemēram, šis te pats galds un krēsls, un cilvēki gribējuši izdarīt labu darbu. Tātad to krēslu un galdu sadedzina, un viņi pat neapzinās, ka patiesībā viņi ir radījuši piesārņojumu. Tas fiziskais atkritums ir likvidēts, bet ir radīts atkal jauns piesārņojums gaisā. Jā, ne tikai gaisā. Gaisā tā būtu viena lieta, gaisā tur tie dūmi izkūp un pazūd nav tik traki, bet tas trakākais ir tas, kas notiek ar augsni un ar ūdeņiem, ar gruntsūdeņiem. Viss tā ķīmija caur augsni, kad liekas līdz pamazām nonāk gruntsūdeņos, tālāk ir mūsu avotu upes un jūra. Un līdz ar to dioksīnos vislielākā dioksīna koncentrācija ir zivīs. Un tie cilvēki, kuri daudz lieto zivis uzturā, viņi ir visvairāk pakļauti šai dioksīna kancerogēnai iedarbībai. Un
pieņemts Latvijā bija 2005. gadā, viņš bija agrāk 2006. 2005. gads, ko atbalstīja apvienotā nācija attīstības programma. Viņi pētīja to, kāds ir dioksīna koncentrācija mātes pienā, un viņš ir diezgan augsts. Tā kā, sadedzinot jebkuru krānu, kur liekas, ka kas tur ko nesadedzināt. Jā, tieši tā. Padomāt, ko mēs izdarām. Jo mēs visi dzīvojam tādā vienotajā kopīgajā vidē. Mēs nedzīvojam viens pats savā dārzā. Un tā mēs esam sasaistīti. Koks, zeme, zāle, ūdens, avots, jūra, zivis, tie paši mājlopi, kurus mēs turam un kur ēdam sāli. Es gribētu teikt, ka vissliktāk dedzināt plasmasu. Dedzināt to plasmasu, kas apzīmēta skaitļiem no 5 līdz 9. Un vissliktāk ir dedzināt to plasmasu. Viņi vispār var dedzināt, jo dedzināt tikai ļoti augstā temperatūrā, lai viņi, tas, ko mēs sadedzinām, viņi vienkārši uzkurā vai krāsnī, tad tā ir tikai vienīgi cilvēku un dabas bēdēšana. Ja? Bet plasmas dedzināt nedrīkst nekā. Tas ne to maisiņu, ne to vienreizējo trauku, ne to plasmas pudeli, ne to plasmas spanni. Ja? Tad tas ir tas, ko nevajadzētu darīt nevienā dzīves situācijā un nekādā gadījumā. Tas, ka es tā klausos par to ķimikāliju, kas ir tādā koksnē, vai to ķimikāliju, kas mums uz grīdas, vai to ķimikāliju, kas mums ir kaut kur citur lupatā, un to dedzināt, tas arī briesmīgi, bet tā plasmas dedzināšana, kas vēl joprojām Latvijā ir diezgan aktuāla. Tā otra problēma ir tāda, ka viss zemeslodes tagad sāk trūkais, koku materiālu, koku trūkst un daudz. Indijā vai Pakistānā, lai gatavoties, dedzina šīs plasmas pudeles. Tas vispār zinām lieta, tas mums zemeslodes gaisa piesārņo fatāli. Jā, tas jau nepaliek tikai Indijā, tas taču izplatās tālāk. Plasmas, es domāju, vispār ir briesmīga lieta, kur mēs nepadomājam par to, cik bieži to plasmas vispār vajag. Varbūt, ka tomēr var bez tā maisiņa iztikt, varbūt var arī to ūdeni dzert no krāna, jo tas pats ūdens, kas ir Rīgas ūdens, viņš ir diezgan labs pēc savas kvalitātes. Varbūt labāk vienkārši atvērt krānu un ieliet šo te ūdeni, nevis dzert. Iet uz veikalu un pirkt plasmas pudelē pildītu. Katrā ziņā es ticu tik tālu, ka es vienmēr iepērkos ar lielu krosu. Es neņemu plasmas maisiņu nekad. Vienmēr ir krosu, ko es iepērkos. Mēģinot pats sev vismaz uzsist pa prāts. Jā, it kā sīkums, bet tomēr. Ļoti svarīga lieta. Es varbūt arī padētu tur vēl lietā, ja mēs pērkam uz to plasmas. Bet tad patiesībā ir tā, ka mēs dzīvojam pēc mazas zemeslodes un mums ir daudz cilvēku, kas dzīvo, mums nav citas zemeslodes, ko pārkāpt. Ja mēs esam vienā tramvajā, kurš ir smirdīgs, tad mēs varam pārkāpt uz citu, kurš ir mazāk smirdīgs. Ja mēs varētu dzīvot vienā mājā, kas mums nepatīk, viņas sagrost, un mēs ejam citu māju, iespējams, zemeslode mums ir viena. Iespējams, ka kāds varbūt var pārcelties uz Marsu, bet tie tikai daži cilvēki. Tas ir ļoti dārgi, ka pašiem mums vien būs jādzīvo šīs planētas. Tad kāda ir pašreizējā situācija planētas? Viņi raksturo 2 vārdiem. Tā ir ķimiska katastrofa un tā ir globāla sasilšana. Un šie 2 jautājumi ir tie, kas mums visus satrauc. Tas nav tikai Latvijas jautājums, tas ir viss zemeslodes 7,5 miljārdu iedzīvotāju jautājums, bet arī mūsējais. Kādā veidā tas iespējamo tieši Latviju? It kā jau neko daudz, ja mēs skaidri zinām, ka zemeslodes pašreizējā temperatūra pieaugusi apmēram par 0,7 grādiem salīdzinot ar pagājušā gadsimta vidu, un mēs esam vienojušies Parīzes konferencē, ka nedrīkstētu pārsniegt 1,5 grādus. Tad jebkurā gadījumā tas nozīmē zināmu kušanu gan globālajos augstuma polos, Arktikā un Antarktīdā, gan kalnu virsotnēs, kā piemēram tagad. Es domāju, ka tuvākajos dažos gados izkusīs pilnībā Kilimandžāro sniegi. Tad pasaulē kūst ūdens paliek vairāk globālajā okeānā, un okeāns paliek augstāks. Es domāju, ka pašlaik globālais okeāns ir apmēram 0,8 metriem augstāks nekā pagājušajā gadsimta vidū. Jā, mazliet noskalo
mūsu Kurzemes jūrmalu, mazliet ienāk zemgalē, paceļās augstāk upes. Ja zemeslodes temperatūra paaugstināsies par 2-3 grādiem, tad globālais ūdens līmenis paaugstināsies par 16 metriem. Tad zem ūdens būs ne tikai Rīga jūrmala, bet arī daļa zemgāles. Otra lieta, kas attiecās uz globālo sasilšanu, protams, ir tas, ka palielinās globālais tūkstnes un subsahāras reģionā dzīvo apmēram 200 miljoni iedzīvotāji. Ko nozīmē 200 miljoni salīdzinot Latviju? Tas ir apmēram 100 Latvijas iedzīvotāju skaitu. Un šie 200 miljoni iedzīvotāji atkāpjas no šīs Sahāras joslas un dzīvo nometnēs. Viņi tur dzīvo 40 gadus. Viņiem tur 500 bērni, mazbērni, viņiem tur nav ko darīt. Viņi dzīvo tikai vienības palīdzības rēķini un visu laiku sapņo, kādā veidā nonāk bagātajā Eiropā. Un visi jaunie cilvēki, kas tur ir sasnieguši 14, 16, 25 gadus, galvenokārt vīrieši mēģina atrast veidu, kādā tikt pāri vidusjūrai nonāk pie mums. Tas, ka mums liekas, ka šobrīd tas attiecās tikai uz Vāciju vai uz Zviedriju, tie ir meli. Jau tuvākajā gada 2 laikā pāri Latvijas robežai no Krievijas puses nāks tie bēgļi, kur pašlaik nevar šķērsot vidusjūru. Mums šī problēma ir reāla, būtiska, un ar to mums jārēķinās. Un lielākā daļa no zemeslodes migrācijas ir nevis Sīrijas karš, kurā ir iesaistīta apmēram 10 miljoni iedzīvotāji, bet tieši klimata izmaiņas uz visas zemeslodes, kur lielākās problēmas ir tieši, piemēram, Pakistānā un Indijas subkontinentā un Ziemeļa Āfrikā, kurā kopā būtu apmēram tikpat daudz iedzīvotāji nekā Eiropā šobrīd ir. Šie visi cilvēki domā par ceļu uz Eiropu. Vai tas ir tas, ko mēs vēlamies? Nē, mēs vēlamies, lai viņi labi, veiksmīgi, bagāti un pēduši dzīvot tur. Otrs, kas ir vēl saistīts ar šo globālo klimatu problēmu, ir tas, ka pietrūkst dzeram ūdens un veselīgs pārtiks, vai vispār pārtiks bieži vien. Un tas atkal ir iemesls, kad ir milzīgs cilvēku masas virzās Eiropas virzienā, jo citur jau viņiem patiesībā nav ko pār. Attiecībā par globālo piesārņojumu. Globālais piesārņojums vislielākā mērā šobrīd attiecās uz okeānu. Jo, ja mēs vairāk vai mazāk mūsu ūdeņus attīram, tie, kas nāk vismaz no Rīgas un lielajām pilsētām, viņi nonāk diezgan labās attīrīšanas iekārtās, un Rīgas attīrīšanas iekārtas šobrīd ir labākās pie Baltijas jūras. Tad piemēram, tādas lielas bagātas valstis, kā Brazīlija vai Urugvai, ar milzīgu kanālu viss no San Paulo plus tieši uz jūru. No Rio de Janeiro viss tieši jūrā, cik globālā okeānā. Bet viņas it kā valsts vien iedzīvotāji tikpat bagātas kā Latvija, bet mēs esam rūpīgi ieguldījuši šīs zemeslodes glābšanā pietiekamos līdzekļus. Liela daļa no zemeslodes vēl nav. Indijai vienkārši katrā upes gultnē tiek izmesti visi atkritumi, nāk pavasara un rudens plūdi, Lietuvas, viss tas tiek aiznests uz Indijas okeānu, uz Arābijas jūru vai, vienalga kādā veidā nonāk globālajā straumē. 2020. gadā uz zemeslodes okeānos plasmasas būs vairāk nekā zivju pēc masas. Plasmasas, kas peld globālajā okeānā, būs vairāk nekā zivju. Mēs varētu to, kas notiek klusā okeāna vidū, šobrīd saukt par plasmasas zupu. Apmēram 8 metri no jūras līmeņa plasmas ir ļoti blīvi, bet ir tāda milzīga plasmasas sala, peldoša sala, kas ir apmēram 3 Pireneju pussala, tas ir Spānijas, 3 Spāniju lielumā, un atrodas pašā klusā okeāna vidū, un tur savāk kopā no visas zemeslodes mūsu plasmasas pudeles. Vai viss tas, kas ir plasmasas maisiņi, vai viss tas, ko mēs visi esam izmetuši, mēs mazāk, šīs lielās nācijas vairāk, un tas viss tur ir nonācis. Viņas berzējās vienu ar otru, un plasmas paliek, bet tikai viņi tādi mazi milimetrīgi plasmasas gabaliņi.
Posmu tad arī apēd vaļas un vidēji vaļa svarā 8% plasmas. Jo viņš jau domā, ka viņš ēd to planktonu. Tas tā plasmas spēlta kopā planktonu, viņa ēd arī mazie veizīši, mazās ziltiņas, ēd lielais vaļas. Visādā veidā tas viss okeāns lēnām pārvēršas par tādu plasmasas zupu. Tad pirmais jautājums ir, cik mēs atbildīgi darbojamies pret plasmasu. Pret plasmasu mēs varam darboties ļoti atbildīgi, jo ir normāla plasmasa 12 līdz 20 reizes ir pārstrādājumi. Viņi var, ja viņi precīzi savāc, viņi nonāk atkal un atkal tirniecībā, un viņi atkal var izmantot. Tieši tas pats attiecās uz stiklu, kāpēc mums būtu jāpērk milzīgi daudz kvarts smilts no citām valstīm, Ukrainas, Krievijas, ja mēs varētu precīzi savākt visas tās pudeles, kas ir pie mums, un ražot šī stiklu ar otrreizēju izēvielu, tā ir mums atbildība par nākotni. Es kaut kā neviens negribētu, mums arī nedarāk, mēs kaut kā spēsim pēc kurām globālām prognozēm sagaidīt mūsu laimīgo dzīves beigas bez globālas katastrofas, kur būtu apmēram tāda, kad vispār vairs uz zemeslodes nevar dzīvot, bet mēs neesam droši, ka tas notiks līdz 21. gadsimta beigām, jo, piemēram, globālais gaisa piesārņojums, pateicoties šīm milzīgām enerģētikas kompānijām, nesasniedz tādu līmeni, ka cilvēku dzīvība ir apdraudēta. Tad, kas ir galvenie globālie piesārņotāji? Pirmkārt, tās ir lielās naftas gāzes kompānijas, kuras šobrīd mēģina šo naftas naudu, piemēram, Arktikā tādā veidā pilnībā iznīcinot mūsu arktisko kupolu, kas ir mūsu aizsardzības zemes globālais klimata aizsargātājs. Otrs, tā ir cementu rūpniecība. Patīk, vai ne? Tieši cementu rūpniecība, milzīgo celtniecību ir tas, kas zemeslodi neticami piesārņo, un šīs gāzes plūst apmēram milzīgā daudzumā tieši no cementu rūpniecības. Trešais, protams, ir pats siltums, kurā mēs uzturamies. 40% pazaudētā siltuma Eiropā nāk no mājām. Vienkārši tā, ka mēs dažādā veidā risinām jautājumus, piemēram, mūsu apsildīšanu, ko mēs esam veikuši bez ventilācijas, nozīmē neko vairāk, ka mēs pēc tam atraujam visus logus un sildam no vienkārši globālo atmosfēru. Tad ir bezgalīgi daudz šādu veidu jautājumu. Ko darīt parasti? Jautājums, ko mēs varam darīt Latvijā? Kādā veidā mēs šo zemeslodi varam ietekmēt? Es gribētu teikt, ka pirmais darbs ir nevis savākt atkritumus, bet neizmest atkritumus. Neizmest tur, ko viņš var neizmest. Mums ir 100 tonu būgružu mežos, 100 tonu. Katru gadu tiek uzskatīts, kad 100 tonu būgružu tiek mežos izgāzt, vēl papildus. Es skrienu orientēšanos, es skatu šīs milzīgās kaudzes. Šie cilvēki, kas to dara, tie būtu jāsoda. Labs piemērs, protams, ir Ventspils unikālais kalns, kurā šie būgruži tik ļoti racionāli izmantoti Lemberga hūtē, un līdz ar to cilvēki pa viņu brauc, un šie būgruži tiek vienkārši efektīgi izmantoti. Kas var būt sliktāks kā meža piesārņošana. Bet otrs, ko es gribētu teikt, mums ir jāaiziet uz schēmu, mēs esam atbildīgi par katru skābekļu molekulu uz zemeslodes. To skābekļu molekulu mums pagaidām vienīgie, kas ražo, ir augi. Vai tie augi ir lieli kā baobabi, vai tie augi ir mazi kā baktērijas lielajā globālajā okeānā. Trešdaļa vismaz no zemeslodes skābekļa ražo tieši šīs baktērijas okeānā, bet ļoti nozīmīgi ir lielie meži. Pirmkārt, mums būtu jāpalīdz Krievijai neizcirst visu Sibīriju, ko pašlaik viņi mēģina izpildīt, un Brazīlijai nenocirst lietus mežus, ko Brazīlija dara. Es zinu ļoti daudz cilvēku zemeslodes, kas nopērk par sev dažus kvadrātmetrus īpašumā Brazīlijas lietus mežu, lai tieši tos neizcirstu. Bet jāstādī atpakaļ. Un Latvija atrodas tādā zemeslodes platuma joslā, kurā, protams, mežs atjaunojās pats no sevis, ja viņam ir kādu kilometru attālumā
briedi un kurs var aiziet sēklas, tad lēnām pakāpeniski izkaisīsies un viņš atjaunosies. Bet tepat blakus, piemēram, Pļaskavas apgabalā, tie, kas mēdz braukt ar mašīnu Krievijā, redz, ka koku nav, un līdz ar to nav kam izkaisīties. Ir tikai krūmājs šur tur, vai arī nav nekā, šie lauki nav apstrādāti, līdz ar to viņi pats lielākais skābekļa ražotājs ir Latvānis. Mēs varētu pirmkārt palīdzēt sev, iespējams, ka mēs varam palīdzēt arī kaimiņiem, bet es domāju, ka Latvijā vajadzētu lielajā talkā ielikt tādu filozofiju, stādīsim platlapu kokus, stādīsim ozolu, skābārdu un izskābārdu. Mūsu mužnieki Latvijā ir stādījuši skābārduši un izskābārduši, piemēram, pie Talsiem vai Liepājas apriņķi, un tad tie skaisti skābārduši, izskābārduši meži. Mēs arī varētu nonākt līdz tai pašam līmenim, ka stādīt priekš nākošām paudzēm. Nav viss jādara un jāstāda to, ko mēs varēsim nopēst rītdienas pusdienas laiku vai nopelnīt naudiņu nākošu gadu pavasarī, stādīt to, ko mēs varētu iestādīt un atstāt, piemēram, mazbērniem vai mazbērniem. Es ļoti gribētu, lai man mazbērni redzētu Latvijā ozolkoku mežus. Man šī doma, ka es varētu mēģināt lielo talku kopā vienoties, meklēt līdzekļus, aicināt tos, kas audzina kokaudzētājus, piemēram, sāk lēnām stādīt, ko pēc tam mēs varētu sastādīt pa visu Latviju. Tad aktīvi jārīkojas pret tiem cilvēkiem, kas sautīgi vai kaut kādu citu iemeslu dēļ izcērt nevajadzīgi kokus. Es jums minēšu tādu piemēru. Braucam pa Tīmužu ceļu, uzbūvējām vienu joslu, bet izcirtām tā kā mums būtu paredzēts tur uzbūvēt šoseis starp Maskavu un Berlīni ar 8 joslām. Jo kādam jau patīk izcirst. Tas, ka tur mums pārredzamā nākotnē blakus joslu netiks būvēt, tas ir skaidrs. Ir cilvēki, kuriem vienkārši patīk ņirgāties par valsti tieši tajā ziņā, ka izcirst lieti, jo tā ir peļņa un izdarīt tā sakārtot dokumentus, ka, piemēram, izliekās, ka mums ap ceļiem vajadzētu milzīgi platas joslas vai ap elektrības vadiem milzīgi platas joslas vai kaut kādas citi iemesli dēļ. Tā viss ir izlikšanās, kurā cilvēki vienkārši tur nopelnīt uz tā rēķina, lai to visu nocirst, kaut kam pārdot. Tas nav tā kā meža cērtot, kur tas viss tiek uzskaitīts, kā, meža cirti tiek diezgan nopietni kontrolēti. Pret ļoti daudziem šādu veidu rīcībām mums vajadzētu sākt aktīvi protestēt. Tas, ko Dr. Aizsilniece uzsvēra, es gribētu teikt, katrs Latvijas iedzīvotājs ir atbildīgs par to, lai viņam mājās būtu pēc iespējas mazāk sacītas ķīmijas. Nepakļaujieties tukšai stulbai reklāmai. Tā reklāma ir tikai jums kaitējoša. Tērējos naudiņu, bendējos veselību, nedara neko labu. Jā, jo mazāk jūs mājā būs ķīmisko vielu, jo mazāk saindēsieties paši. Bet to, kad es gribētu vēl aicināt katru, nometieties dažreiz 4 uz grīdas un apstaigājiet, piemēram, virtuvi tualetu. Un tad jūs ieraudzīsiet, ko no šī augstuma redz jūsu bērni. Un jūs bērni neticēsiet, redz tikai šo sacīves ķīmiju. Un viņiem neticēt viegli, viņu iedzert, apēst, pagaršot, vienalga, neko briesmīgāk mēs saviem bērniem nevaram novēlēt. Tad es gribētu teikt, neturiet viņu mājās, nepērkiet viņu. Viņai nav nekādas vajadzības, jo viņi krāšņā kā pudelē, jo viņš ir lielāks kaitējums jums pašiem, jūsu tautai un šai zemeslodē. Es mazliet gribētu vēl atgriezties pie šī jautājuma par turpmākajām paaudzēm. Ļoti bieži nākas sabiedrībā saskarties ar viedokli, ka tas notiks pēc gadiem 100 vai 200, un man jau tas neskars, kas notiks ar nākamajām paaudzēm. Es nodzīvošu savu dzīvi un vēl būs... Tas skar jau tagad. Jā, es principā saprotu, mēs dzīvojam vienā neticam labā un veiksmīgā vietā uz zemeslodes. Un mēs skaidri apzināmies, ka, piemēram,
zemeslodes temperatūras celšanos pa 1 grādu varētu Francijas dienvidus, Itāliju un Spāniju lēnām tuvinot klasiskam tūkstneša scenārijam, un kurā gadījumā cilvēki mēģinās doties šurp vairāk nekā dzīvot šajās karstajās teritorijās vasaras laikā, jo tas 1 grāds uz globālu nozīmēs apmēram 8-10 grādu karstajās dienās klāt. Tas realitātē notiek jau šodien, tas realitātē izskatās jau tādā apstāklī, kā mēs vairs lāgi neredzam savu ziemu šodien. Tas realitātē nozīmē, ka mēs fantastiski tīrā un labā vidē Rīgā mums ir smogs. Un tad iedomājieties, ka katru reizi, kad ir šāds smogs, jūs savu dzīvi pat tā dienas laikā saīsiniet pa 1 nedēļu atrodamies. Tas būtu tā, kā visu dienas mēģēt. Tas arī, protams, vairāk samazināt, bet tas smogs, tad iedomājieties, ka ir cilvēki, kas dzīvo, piemēram, Pekinā, kuriem smogs ir apmēram 30 dienas gadā, bet tāds, kurā praktiski nav iespējams elpot. Visa globālā zemeslode, pārdzīvotība, nepārtraukta ķimizācija, mums zemeslode lēnām pārvērtuši par šādu ķīmisku karu. Es nerunāju vēl par īstenībā karu, jo neko briesmīgāk kā karu priekš ekoloģijas arī var atrast. Karš nav paredzēts tikai, lai iznīcinātu cilvēks. Karš ir iznīcina veselas teritorijas un atstāja iespēju uz visu zemeslodi. Tad, ja kāds grib pabumbot Sīriju, tad viņš patiesībā pabumbo arī mūs. Liels paldies, Ilze, Pēteri, ka atradāt laiku atnākt pie mums pastāstīt par veselības saistību ar apkārtējās vides piesārņojumu. Lielās taukas koordinātori, ja šī informācija jums ir noderīga, mēs ļoti priecāsimies. Turklāt, ja jums rodas vēl papildus jautājumi par šo tēmu, droši rakstiet mums uz e-pastu talkas@talkas.lv, un Ilze un Pēteris sniegs vēl daudz detalizētākas atbildes uz jūsu interesējušiem jautājumiem. Paldies! Yes.